Pienesam slavu tam kungam. Jā? Halleluja! Viņš ir cienīgs saņemt slavu un godu. Viņš ir cienīgs saņemt slavu un godu. Viņš ir cienīgs saņemt slavu un godu. Par ko? Par to, ko viņš ir izdarījis. Par to, kas viņš ir. Par to, kāds viņš ir. Par to, ko viņš dara mūsu dzīvēs. Tavā dzīvē. Par to, ko viņš ir izdarījis visas cilvēces labā. Amen. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies Tev. Paldies par šo iespēju būt šeit šodien. Paldies par Tavu žēlastību šai vietā. Paldies, Kungs, par Tavu mīlestību. Paldies, ka kur 2 vai 3 ir sapulcējušies, Kungs, Tavā vārdā. Tur Tu esi mūsu vidū. Mēs pateicamies Tev, Tēvs, par to, ka Tu esi šeit, caur Svēto garu. Paldies, ka Tu, Kungs, Jēzu, esi šeit, caur Svēto garu. Paldies Tev, Svētais gars, ka Tu dzīvo mūsos, ka Tu esi mūsos un Tu esi pie mums pastāvīgi. Paldies, ka mēs varam pazīt Tevi. Paldies, ka mēs varam zināt Tevi. Paldies, Kungs, ka Tu esi tas, kurš atklāja mums Jēzus vārdus, kurš atgādina mums Jēzus vārdus, kurš atklāja mums patiesību. Tu esi patiesības gars, un Tu vadi mūs patiesībā, Kungs. Mēs Tevi godinām un slavējam Tevi, Kungs, par šo brīnišķīgo iespēju būt šeit šodien svētdienas dienā, lai sludinātu Tavu vārdu, lai dzirdētu Tavu vārdu, lai mācītos Tevi, lai būtu pie Tevis, lai varētu iepazīt Tevi, iepazīt Tavu nopelnu, iepazīt Tavu uzvaru, redzēt, Kungs, Tevi savās dzīvēs, redzēt Tavu vareno darbu savās dzīvēs, redzēt to, ka mēs neesam atdalīti no Jēzus Kristus nopelna. Neviens nekad nav atdalīts, bet ka mēs varam būt Jēzus Kristus uzvaras gājiena dalībnieki šodien tieši šeit, šajā brīdī. Amen! Halleluja! Tavs vārds saka, ka šodien ir pestīšanas diena. Šodien ir glābšanas diena. Tavs vārds saka, lai mēs nepalaižam garām Tavu žēlastību. Un mēs pateicamies, Kungs, un pieņemam Tavu žēlastību. To, ko Tu esi sagatavojis mums šai dienai. Un es pateicos Tev, brīnišķīgais Svētais gars. Lūdzu Tev par draudzi. Es lūdzu, lai katra sirds ir atvērta, lai katra acis ir atvērtas, un mēs varam redzēt Tavu labestību, mēs varam redzēt Tavu nopelnu, mēs varam redzēt Kristus nopelnu mūsu dzīvēs, un mēs varam būt piepildīti ar šo brīnišķīgo dāvanu un iet ne tikai lietot viņus savās dzīvēs, bet iet un dalīties ārpusē cilvēkiem ar labo vēsti, ar to, ka Dievs viņus tā ir mīlējis, ka Dievs savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Amen! Mūžīgo dzīvību, kas neiesāksies pēc nāves, bet kas iesāksies šodien tieši šeit. Šodien mūžīgā dzīvība. Nevis pēc nāves, amen, bet mūžīgā dzīvība, kas darbojas šodien, kas darbojas tavā dzīvē. Amen! Dzīvība, kas ir tieši tagad, šeit, šajā brīdī, blakus tev, pie tevis un tevī. Amen! Halleluja! Dievs ir dzīvs un viņa bērni ir dzīvi. Dievs ir dzīvs un viņa bērni ir dzīvi. Amen! Un Bībele saka, ka prieka pilnība ir viņa vaiga priekšā. Amen! Halleluja! Slava Jēzum! Amen! Halleluja! Es svētītu šajā dienā. Pasveicini savu kaimiņu, paskaties, kas tev ir, nodod viņam sveicienu, pasaka, esiet svētīti, svētīti Jēzus Kristus vārdā. Amen. Halleluja. Dievs ir brīnišķīgs. Dievs ir dzīvs. Dievs runā. Amen. Es skatījos vienu filmu,
Un īstenībā Dievs ir ļoti, tā bija kristiešu filma par vienu draudzi. Var teikt, stāsts bija par draudzi, kura dzīvoja priekš viņiem, priekš šīs draudzes. Kristietība bija vienkārši kā reliģija, kā kaut kāds pulciņš, klubs, paradumi, ierašas. Tā mēs dzīvojam, tā mēs uzvedamies. Ja. Pie mums tā ir pieņemts darīt, ja, apmēram. Mēs tā mākam, mēs tā daram, mēs tā dzīvojam. Un viņi tā dzīvoja šo dzīvi. Draudz cilvēki tā domāja, mācītājs varbūt tā domāja. Viņš varbūt teica labu sprediķu, varbūt teica labu iedvesmojošu vārdu. Varbūt vārds var būt iedvesmojošs, tā kā viss ha. Un tu vari uzkurināt cilvēks, un cilvēki paliek uzšūmējās un nošūmējās, ja? Amen. Bet Dievs nevēlas, lai tu vienkārši būtu uzšūmēts. Dievs grib, lai tu pieņemtu patiesību. Kāpēc? Kāpēc, lai tu pieņemtu patiesību? Tāpēc, ka tikai patiesība darīs tevi brīvu. Amen. Šī ir pamatu patiesība, ko Jēzus teica. Nevis tev cilvēki darīs brīvu. Amen. Nevis tas, ka tu būsi super-puper vai nāksi vēl kaut ko. Tas, ka tu atzīsi un pieņemsi patiesību savā dzīvē. Tā patiesība tevi atbrīvos. Tā patiesība darīs tevi brīvu tavā iekšienē, tu būsi brīvs savā iekšienē, tu būsi brīvs savās dzīvēs, un tavu dzīve kļūs brīva. Amen. Pirmkārt, brīva no verdzības, brīva no tumsas, jo ienaidnieks tevi tur ar vienīgu lietu, tas ir ar meliem. Meliem. Amen. Lūk, un šī filma bija par to, kad, viņi dzīvoja tādā reliģiozā saprašanā, un Dievs iejaucās. Dievs sāk, viņa dēls nokļuva debesīs, tā mācītāja dēls nokļuva debesīs, un tas mācītājs sāk domāt par visām tām lietām, kas ir noticies, un tas puisīts pravietiski runāja un sacīja par lietām. Viņš teica, tēt, es tev redzēju, ka tu kliedz uz Dievu, uz ceļiem, un tā tālāk. Un tā filma bija par to, ka Dievs ir dzīvs. Un viņš ir ieinteresēts, lai draudze pazīst viņu. Dievs ir ieinteresēts, lai draudze pazīst Dievu. Dzīvu Dievu. Viņš grib iepazīstināt sevi ar tevi, ar mums, ar katru cilvēku. Viņš grib, lai mēs pazīstam viņu, lai mēs zinām viņu. Lai mēs redzam viņu. Amen. Jēzus atnāca un atklāja mums tēvu. Pirms Jēzus neviens nebija atklājis tēvu. Visi zināja Dievu, pravieši runāja par Dievu un runāja par tādām lietām un par lietām, kas notiks un bija bauslības laiks un viss. Bet tikai Jēzus atnāca un atklāja tēvu. Amen. Atklāja to, kāds ir Dievs patiesībā. Atnāca un atklāja, kāds ir viņš, kāda ir viņa mīlestība, kāda ir viņa žēlastība, kāda ir viņa patiesība. Amen? Un neviens pirms tam nepazina Dievu. Amen? Neviens to nezināja. Neviens to neredzēja. Neviens to nesaprata. Un skaists laiks, sniedziņš sniega. Un tumšs ir, kā tev vakar izbaudīja laiku? Nevisai, jā. Dvēselēm tā ir. Un tu redzi to, ka cilvēkam vajadzīgi gaismiņi ir, vai ne? Svecīts gribās dedzināt, lampiņas kaut kāds, viss. Un mēs ar sieviņu vakar, cigos mēs skatījāmies ap 10, jā? Paskaties pa logu, tev tāda sajūta, ka vakars ir jau. Vakars ir 10 tikai no rīta, jā? Un tas laiks ir interesants. Un šis laiks var tevi nomākt dvēseliski. Tu vari sākt justies nevisai patīkam. Un tas vien pierāda to, ka, tas nepierāda to, bet mums patīk gaisma. Vai ne? Tev patīk gaisma? Jā. Un pagājušajā nedēļā, vai kaut kāds pāris nedēļas atpakaļ, man bija tāda tēma par gaismu.
par gaismu un tumsu. Un Jēzus teica Mateja evaņģēlijā, Mateja 4.16. Tas ir praviešojums par viņu. Mateja 4. nodaļa, 16. pantiņš, Bībele saka, ļaudis, kas sēdēja tumsībā, redz lielu gaišumu. Un tiem, kas sēdēja nāves zemē un ēnā, gaisma uzlēkusi. Ja? Interesanti ir, ka Dievvārds saka, tie, kas sēdēja tumsībā, tad tu redzi to, ka Bībele saka, ka pirms Jēzus Kristus, pirms tā cilvēks sēž tumsībā. Tu redzi to, ka ir tumsība. Tu tici tam, ka ir tumsība. Tu tici tam, ka ir gaisma. Vai ne? Un bez Kristus, Jēzus teica skaidru un gaišu. Viņš saka, Jāņa 8.12, Jēzus teica, es esmu pasaules gaisma. Iedomājieties, es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsība, bet tam būs dzīvības gaisma. Jūs redzat to, ka bez Kristus nav gaismas, bez Kristus nav dzīvības. Ja tu skaties Jāņa evaņģēlijā sacīts, ka viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaismā. Ja mēs varētu pārfrāzēt, tad kas ir pretstats dzīvībai? Nāve. Tumsa, nāve. Dzīvība, gaisma. Amen? Tu redzi šīs lietas? Tu redzi to? Bez Jēzus Kristus cilvēce bija tumsā. Mums liekas, ne, es nebiju tumsā. Es redzēju saulīti, es redzēju ripināmies saulīti, bet tu neredzēji gaismu. Tu neredzēji, kā atrisināt savu situāciju. Tu neredzēji, kur tu ej. Tu neredzēji, kā tu ej. Jēzus atnāca un atnes mums ceļu. Viņš parādīja ceļu. Viņš parādīja dzīvības ceļu. Vēl jau vairāk viņš pateica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un neviens, pasaka neviens. Pasaka vēlreiz, neviens. Un neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Pasaka vēlreiz, neviens. Neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Jēzus, mūsu glābējs, atnāca un atnes gaismu, parādīja gaismu, parādīja dzīvības ceļu. Viņš ir šis dzīvības ceļš, viņš ir šī gaisma, viņš ir šī uzvara, viņš vienīgais ir tava uzvara. Viņš vienīgais ir tava glābšana. Nevis viens no ceļiem, bet vienīgais ceļš. Nevis viens no iespējām, bet vienīgā iespēja. Un nevis vienīgā iespēja, bet pati brīnišķīgākā iespēja. Iespēja uz uzvaru, iespēja uz brīvību. Amen! Halleluja! Slava Jēzum! Tu esi šeit šodien! Juhu! Kā? Tu esi šeit? Jā, slavu Dievam! Pasmāj savam kaimiņam! Dievs ir labs Dievs! Amen! Dievs nav mainījies! Dievs ir šeit, šajā vietā. Amen. Viņš saka, es nejūtu, man nekutinās nekas. Sāc kutināt un tev kutēs. Amen. Halleluja. Bet tu neesi tas, kas staigā jūtās. Tu esi ticības cilvēks. Amen. Kurš šeit ir ticības cilvēks? Paskatieties, rokas ir. Jūs esat ticības cilvēki. Amen. Tas nozīmē, ka tu nevis staigā jūtās un meklē jūtas. Un saprotiet, pēc dievkalpojuma tu nevarēsi pateikt, kāds brīnišķīgs dievkalpojums. Kāpēc? Tāpēc, ka es jūtos labi. Nē, dievkalpojums ir brīnišķīgs, tāpēc, ka vēsts ir laba. Amen. Vēsts ir laba. Jūs esat dzirdējuši par Jānu Kristītāju, ka Jānis Kristītājs bija pats lielākais no visiem praviešiem. Pats lielākais. Pats stiprākais, lielākais no visiem praviešiem. Bet Jānis Kristītājs neizdarīja nevienu brīnumu. Jānis Kristītājs neuzcēla nevienu no miroņiem. Jānis Kristītājs neizdarīja, ka cirvus uzpeld augšā.
Jānis Kristītājs neizdarīja, ka vesela armija paliek akla un vēl visādi brīnumi, uguns nāk no debesīm un vēl visādas lietas. Mēs varbūt vērtētu pravieti pēc šīm lietām, bet Jēzus saka, ka Jānis Kristītājs bija lielākais no visiem praviešiem, kāds jebkad ir dzimis, kāds jebkad ir dzīvojis. Kā tā? Ko tad viņš tādu izdarīja? Amen. Kāpēc viņš ir pats lielākais? Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņam bija pati brīnišķīgākā vēsts. Jo pravietis ir vēsts nesējs. Viņš vēsti nes. Viņš dod informāciju. Viņš dod vārdu. Amen. Un visi pravieši līdz šim runāja. Viņš nāks, viņš nāks, viņš nāks, viņš nāks, viņš nāks, viņš nāks. Bet vienīgais Jānis Kristītājs pateica, viņš ir šeit. Viņš ir šeit. Amen. Un es jums saku šodien, viņš ir šeit. Viņš ir Dievs, jūsu Dievs, kas ir jūsu vidū. Viņš vēlas zināt jūs. Viņš vēlas ne tikai iepazīties ar jums, viņš vēlas, lai jūs zinātu viņu. Amen. Katru dienu, katru brīdi, katru sekundi pazīt viņu. Bībele saka, tā ir mūžīgā dzīvība. Pazīt Dievu. Pazīt Dievu. Pazīt Dievu. Bībele saka, kā по-кревски, познавайте во всех своих путях, ja? Iepazīstiet to kungu visos savos ceļos. Pazīstiet viņu visos savos ceļos. Iepazīstiet viņu visos savos ceļos. Visur, kur tu ej, Dievs vēlas, lai tu iepazītu viņu, lai tu redzētu to, ka viņš ir pie tevis, ka viņš ir ar tevi, ka viņš ir tavs Dievs, ka viņš iet tev līdzās. Amen. Ka viņš iet tev līdzās. Gaismas ķēniņš. Viņš ir tas, kas ir atnesis gaismu. Tāpēc, labi, par gaismu. Jā, par gaismu ir daudz ko runāt. Tā ir liela tēma. Un brāļi un māsas, es jums saku, bez Dieva mēs visi esam tumsā. Es saprotu, tam ir tā grūti varbūt noticēt, bet tā ir patiesība. Jo bez viņa mēs neredzam nekur iet, nekā iet, neko darīt, nekā atrisināt savus dzīves vai kā savest savus dzīves kārtībā. Kā Bībelē sacīts ir, ka katrs lūkojās tikai uz saviem ceļiem. Mēs visi lūkojamies uz saviem ceļiem. Mēs visi skatījāmies tikai uz sevi, lai nogrābtu vairāk, lai dabūtu vairāk, lai sakārtot savus dzīvītes, sunītes, mājiņu, mašīnīt un viss tā tālāk. Ka tik man ir labi, ka tik tur, tā kā Abrahams teica, viņš teica, ka tik tas ēzaviņš paliek dzīvs, ja, vai nevis, jā, ka tik tas paliek dzīvs. Apsolim dēls, ka tik šis paliek dzīvs, ja. Dievs saka, nē, tev būs bērns. Tev būs. Amen. Ka tik man dzīvība ir kārtībā. Bībele saka, mēs visi lūkojamies uz savu ceļu, bet Dievs, tajā pat laikā, kad mēs visi lūkojamies uz sevi, uz savām dzīvēm, viņš bija visas nastas uzkrāvis Jēzum. Dievs lūkojās. Tajā brīdī, kad mēs lūkojamies uz savu dzīvi, Dievs lūkojas uz tavu dzīvi. Dievs lūkojās, kā tev izglābt, kā tev izvest tums, kā tev izvest no sātana verdzības. Amen. Kā tev izvest ārā no jebkurām problēmām, no jebkurām ķibelēm, no jebkurām saitēm, kur ienaidnieks tur tevi. Amen. Kur ienaidnieks vēlas tev turēt, paturēt, nospiest, lai tu paliec mierīgs, lai tu neslavē, atslāpsti, mieriņš, necenties. Es izstāstīšu sapni jums. Man bija sapnis attiecībā par manu kalpošanu. Viens no sapņiem. Un šajā sapnī mēs bijām ar Kristīnu vienā dzīvoklī. Tas dzīvoklis bija briesmīgā stāvoklī. Tāds nolaists,
kārtējais, ja es redzu nolaist dzīvokli savā sapnī, es saprotu, ka runa ir par kalpošanu, runa ir par draudzi, par cilvēkiem, par Kristus miesu, vienalga, domā, kā tu gribi, bet tas ir darbs, ko Dievs vēlas, lai es kā kalpotājs darītu pie cilvēkiem, lai savest draudz kārtībā, lai savest situācijas kārtībā, lai cilvēks varētu uzcelt, amen, Dieva līmenī, tā kā Dievs lūkais viņam. Nu, lūk, un es biju tādā dzīvoklī, un es staigāju, es domāju, es maz neesmu īsti rītīgi apskatījis, kā tas dzīvoklis izskatās, un es eju, es skatos, aizēju uz vancis, tad es skatos, oh, wow, nu jā, es domāju, nu briesmīgi. Es teicu, un es tajā sapnī saku sev tā kā, nu būs jāremontē, nu ko darīs, jā, būs jāremontē. Un tad es pagriežos, tagad skatos uz sienu, un tur, ziniet, ir tā kā, kādreiz mēs visi esam Padomju Savienībā puslīdz dzīvojuši šeit cilvēki, ja? Un ziniet, kā Padomju Savienībās kādreiz taisīja, ja no sienas kaut kas tur, kaut kāds dzelzis bija laukā vai kaut kas bija, viņi jau nelikvidēja to dzelzīt vai to skru, viņi vienkārši uzmet virsū pleku un palika tāds bumbulis, ja? Un tu skaties, iet taisni sienu un wow, kaut kāds bumbulis aiziet, ja? Un tu zini, ka tur zem tās plekas kaut kas apakšā ir tur, jā. Pat cik es celtniecībā darbojos, es zinu to sfēru, es zinu. Lūk, un es skatos milzīgs tāds bumbulis, un es domāju, wow! Es domāju, kas tur ir apakšā, nu, iemūrēts iekšā, kas tur tāds varētu būt? Un es tā kā sāku ņemties gar to sienu, un bams, izkrīt laukā. Izkrīt no tās sienas, tā siena tā kā izdrūp laukā, un izkrīt tā kā kastītes, visādas interesantas kastītes izkrīt ārā. Un es pieeju pie tām kastītēm, es atveru viņas vaļā, tur maisiņš tā iekšā, es atveru vaļā, es skatos, tur zelta gredzeni ar briljantiem, daudz. Es saucu Kristīnu, saku, Kristīne, paskaties, sieviņu gredzeni, tur viss zelts pilns ir tāds, skatos vēl kaut kādu paciņu, tur dimanti, dārgakmeņi iekšā ir, un vēl skatos kaut kāds tā kā salikts kopā, un es domāju, kas tas tāds ir pa aparātu, un es lieku kopā, skatos, ģitāra iekšā, sienā ģitāra iemūrēta, ne? Vot interesanti, kā tas sapnī tur salikās kopā, bet kad es pamodos un dalījos ar Kristīnu ar šo sapni, es zināju to, kas tas ir, es zināju to, kas ir šie gredzeni. Es zināju to, kas ir šie gredzeni, kas ir šie briljanti, kas ir šie dārgakmeņi. Es zināju, kas viņi tādi ir. Un tie ir cilvēki. Tie ir cilvēki. Es nezinu, kas viņus bija iemūrējis sienā. Vai viņi paši, vai kāds cilvēks viņus bija iemūrējis tajā sienā. Bet acīm redzot, kādam bija izdevīgi. Un es domāju, pats lielākais, kam tas ir izdevīgi, tas ir Sātans, tas ir melu tēvs. Viņam ir izdevīgi, lai tu sēdi savās, vienkārši tā, ka tu esi vietas piepildītājs, lai tu sēdi nomāktībā, nospiestībā, lai tu paliec savās sliktajās domās, lai tu aprot sevi, noliec sevi, un tu neredzi, lai tu neredzi to, un lai tu neredzi sevi kā Dieva dārgumu. Kā Dieva dārgakmenī, kā gredzenu, kurā iekšā ir dārgakmenis. Amen? Halleluja! Jā, un Dievs, un es teicu tam kungam, es teicu, debes tēvs, es teicu, nemeklē vairs nevienu. Es esmu šeit, lai darītu šo darbu. Es gribu to darbu, es ņemu šo kalpošanu, es gribu to, un tāpēc es jums saku, Dievs vēlas celt tevi augšā, un Dievs vēlas, lai tu redzētu sev. Es zinu to, kā Dievs uz tevi skatās. Es zinu to, kā viņš mīl tevi. Es zinu to, kādu cenu viņš ir samaksājis par tevi. Amen? Viņš ir samaksājis par tevi ar savām svētajām asinīm. Izliedams. Viņš ir samaksājis nenormāli dārgu cenu. Amen? Un nevis tāpēc, lai tu vienkārši būtu draudzes piepildīt, lai tu būtu draudzes dalībnieks, bet lai tu varētu iegūt Kristus pilnību savā dzīvē. Lai tu varētu būt šis gredzens Dieva pirkstā. Amen. Lai tu varētu būt šis gredzens, kas ir spīd un nes skaistumu cilvēkiem apkārt. Amen. Halleluja. Lūk, tas ir stāsts, tas ir mans sapnis. Un tā ir kalpošana priekš manis. Un es to centīšos darīt vienmēr. Runāt par to, kas tu esi Jēzu Kristu. Jo es gribu to.
Es vēlos to. Un es ticu tam, ka arī Dievs vēlas to, lai tu zinātu to, kas tu esi Jēzu Kristu, kas tev pieder, ko Dievs tev ir dāvinājis, un kā Dievs lūkojas uz tevi, un ko Dievs gaida no tevis. Amen. Un Dievs ir uzlicis, iedomājieties, Jēzus pateica vārdus. Visu, ko jūs siesiet virs zemes, tas būs siets arī debesīs. Visu, ko jūs atraisīsiet virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Viņš to pat, tas ir Jēzus vārdi. Tie nav mani vārdi. Amen. Tos vārdus Jēzus pateica. Un tagad jautājums, kurš saistīs šīs lietas? Vai ne? Kurš atraisīs kaut kādas lietas? Dievs? Ja viņš ir pateicis tev darīt to. Amen. Jā, mēs to darām. Mēs to darīsim. Un ir lietas, kuras Dievs ir uzticējis darīt tev. Jā. Un tu nevari viņus paprasīt, lai Dievs viņus darītu. Vai ne? Un ir lietas, kuras tu nevari, jo Dievs vēlas, lai tu uzticies viņam šīs jautājumos. Amen? Jā. Dieva realitāte. Dieva realitāte un mūsu realitāte. Gribu pieskarties šeit lietai. Tas ir Marka evaņģēlijas 16. nodaļā. Izstāstīšu stāstu jums. Jēzus bija tikko piesists krustā. Zinat visu šo stāstu, ja? Jēzus bija piesists krustā, un visi mācekļi aizmūk prom, viņš tiek noņemts no krusta, viņš tiek ielikts kapā, un it kā liekas, viss ir beidzies. Viss. Ko nu vairs? Kāda jēga cīnīties vairāk? Tik smuki mēs iesākām, tik skaisti bija viss. Tā gājām kalnā, likās, aizgājām jau līdz pašai Jeruzālemei. Nu, tik pietrūka, lai būtu pa ķēniņu Jēzu. Nu, kas ir? Likām tev palmu zarus un visu kaut ko klājām priekš. Ēzeles pat bija, nu. Un bams. Un tu nomirsti, kungs. Viss beidzies. Viss skaistais pasākums ir izbeidzies. Bet tas ir, ja tu skaties un ja tu neredzi Dieva plānu. Šodien mēs redzam Dieva plānu. Amen. Šodien mēs redzam, ko Dievs gribēja darīt. Bet tajā laikā interesanti. Lūk, un šajā pantiņā no 9. līdz 14. pantiņam lasīšu 9. Bet uzcēlies pirmajā nedēļas dienā rītā agrumā, Jēzus parādījās pa priekšu Marijai Magdalēnai, no kuras viņš bija 7 ļaunus garus izdzinis. Jēzus parādījās. Amen? Un šī gāja un pasludināja to tiem, kas ar viņu bijuši. Tātad mācekļiem. Viņa redzēja Jēzu, ka viņš ir augšām cēlies. Jēzus ar viņu runāja. Viņa aiziet pie mācekļiem, kas ar viņu bija bijuši. Un tagad skuma un raudāja, Bībelē saka. Es gribu teikt, ka tu redz, ka realitātes nesaskan kopā. Vai ne? Ir Dieva realitāte un ir mūsu realitāte. Ir dievišķā realitāte un ir mūsu cilvēciskā realitāte, kurā mēs atrodamies. Ir Dieva vārds un ir mūsu domas. Ir pasludinātais vārds un ir tas, ko mēs domājam savās iekšienēs. Amen. Un iedomājieties situāciju. Jēzus ir piecēlies augšā no miroņiem. Hei, viss ir atpakaļ.
Viss ir noticies. Nav nekas beidzies. Tas, ko viņš apsolīja, ir piepildījies. Halleluja! Halleluja! Viņš ir augšām cēlies. Viņš ir dzīvs. Viņš ir dzīvs. Viņa vārds ir uzticams. Ko viņš ir apsolījis, viņš ir piepildījis. Viss ir noticies. Halleluja! Prieks, laime, smaidīgas sejas. Viss ir atrisinājies. Bet mācekļi dzīvo citā realitātē. Jēzus ir piecēlies, bet viņi ir bēdās un sērās un raud. Jēzus ir piecēlies, bet viņi atrodas bēdās, sērās un raud. Kāpēc? Viņi nezina realitāti. Viņi nezina realitāti. Viņi nezina patiesību. Viņi paliek sēž un raud. Tad, kad aiziet Marija pie viņiem, aiziet un pastāst par to, lasīsim tālāk. Interesanti vārdi. Un tie dzirdējuši, ka viņš esot dzīvs, un tā viņu esot redzējusi, neticēja. Kurš to lēmumu pieņēma? Viņi izvēlējās neticēt tam. Es nezinu, kādu iemeslu dēļ, kāpēc. Varbūt pagā. Marijā, es atvainojos, kas tu tāda esi? Kāpēc tu domā, ka Jēzus tev rādīsies pirmajai? Kāpēc ne mums? Mēs taču ar viņu kopā. Amen? Bet Jēzus pats izvēlās, kā viņš grib parādīties, vai ne? Tā ir. Un lūk, aizejot, iedomājieties, aizejot, un viņi liecināja to, kas bija noticis viņa dzīvē. Viņi liecināja par to, ka Dievs ir dzīvs, Jēzus ir dzīvs. Es nezinu, viņi aizgāja noteikti bija emocionāli pacilāti. Vai? Šie teica, bet viņi neticēja. Pēc tam, tālāk atkal vēl stāsts iet, pēc tam, kad divi no tiem staigāja, Jēzus tiem uz lauka ejot parādījās citā veidā. Amen? Un tie arī nogājuši to pasludināja, tomēr arī tiem viņi neticēja. Vēl viena liecība. Amen? Dievs ir dzīvs, viņš ir augšām cēlies. Bet viņi palika neticībā. Viņi pateica, nē. Tā ir realitāte. Nē. Man to nevajag. Es to. Kā teica Toms, kamēr es savus pirkstus viņa brūcēs neiebāzīšu, es neticēšu. Ja? Un kas pēc tam notika? Bet pēc tam viņš, tas ir Jēzus, parādījās tiem 11 pie galda sēžot un norāja viņu neticību un cietsirdību, ka tie nebija ticējuši tiem, kas pēc viņa augšām celšanās jau bija redzējuši viņu. Amen. Tu redz, to realitātes var atšķirties. Realitātes var atšķirties. Ir garīgā realitāte un ir miesīgā realitāte. Ir gaisma un ir tumsa. Ir dzīvība un ir nāve. Tās ir reālas lietas. Viņas eksistē. Un tad, kad tev var kāds atnāk un sāk runāt, bet Dievs var ienākt tavā dzīvē un atrisināt šo situāciju. Atcerieties, bija tāds kara vadonis, viņš teica, kad pravietis teica, nākošajā dienā milti maksās tu par ļoti zemu cenu, bija liels bats, jā, bija visi ielēgti, Izraels bija ielēgts, un pravietis atnāca un pateica, kad rītā viss tirgos pa zemām cenām, viss būs pieejams, viss būs. Un tas
Viņš turēja ķēniņu roku, tas kara vadonis, ja, augsts ranga cilvēks, ja. Muti var vērt vaļā, tā tad, ja. Un viņš teica, ja Dievs pat debesīs logu attaisītu, tad tas nevarētu notikt. Un pravietis teica, tu to redzēsi, bet tu nepiedzīvos, bet tu to nebaudīsi, ja. Mēs zinām to stāstu, ja. Ir Dieva vārds priekš mūsu dzīvēm. Bībele. Es varēju pieskarties, ja? Jā, ir Dieva vārds. Un Bībele tas ir vienīgais, reālais, aptaustāmais Dieva vārds. Aptaustāms. Tā nav vienkārši grāmata, tas ir brīnums, tas ir Dieva vēsts priekš mums. Amen. Tā grāmata pat par sevi brīnums jau. Un tā informācija, ko viņa sev ietver, arī ir milzīgs brīnums. Amen. Mums ir Dieva vārds. Un Dieva vārds ir tas, kas atklāja mums garīgo realitāti. Garīgo realitāti priekš tavas dzīves. Garīgo realitāti priekš manas dzīves. Garīgo realitāti priekš katra cilvēka šeit uz planētas Zeme. Amen? Un šī realitāte tev ir pieejama. Tu viņu var paņemt, tu viņu var dabūt. Viņi nav noslēpti, viņi nav kaut kādā mistiskā veidā apslēpti. Viņi ir pieejami tev. Viņi ir pieejami tev. Amen? Dieva vārds ir pieejams tev. Dieva vārds tas nav vienkārši vārds, kaut kāds vārdiņš, kur tu lieko. Dieva vārds tā ir pirmkārtām informācija, kas tev tiek dota, kas tev atklāja tev lietas tavā dzīvē, kas atklāja lietas par tavu dzīvi, kur tu esi, kāds tu esi, pa kādu ceļu tu staigā. Amen. Tās ir brīnišķīgas lietas. Un kāds tev atnāk un liecina? Lūksim par šo situāciju. Dievs atrisināja mani. Un arī mums atrisinās Dievs šo situāciju. Un tu domā iekšienē, nezinu, vai tas tā var notikt, vai ne? Bieži vien tā citreiz sanāk. Tavs dvēseles var šaubīties, vai ne? Bet Dievs nemainās. Dievs nemainās. Dievs nekad nav mainījies. Dievs vienmēr gaida, kā jau mēs te kaut kad atpakaļ sludinājām, viņš gaida, kad viņa ienaidnieki tiks nolikti zem viņa kājām. Viņš to gaida, kad viņa ienaidnieki būs nolikti zem viņa kājām. Un kā pēdējais ienaidnieks būs iznīcināts nāve. Amen. Tu redz, ka nāve tas ir Dieva ienaidnieks. Tas nav Dieva instruments, tas ir Dieva ienaidnieks. Dievs ienīst nāvi. Dievs ienīst nāvi. Nāve nenāk no viņa. Viņš ir dzīvības ķēniņš. Viņš ir glābšanas ķēniņš. Amen. Bībele saka, ka dzīvības upe iztek no troņa. Dzīvības upe no troņa iztek. Viņa tek. Un visur, kur viņa tek, tur rodās dzīvība. Tu redz to? Visur, kur viņa aiztek, tur rodas dzīvība. Pat nāves upē viņi ietek iekšā, tur radās dzīvība. Amen. Nāve aiziet un rodas dzīvība. Amen. Bībele saka par mūsu glābēju Jēzu Kristu. Gaisma spīd tumsā. Tu redz, kur gaisma spīd? Tumsā. Tu redz, kas ir Jēzus? Gaisma. Tu redz, ko viņš dara? Spīd. Kādā veidā viņš spīd? Es vienkārši stāvu, es spīdu. Nē, tu spīdi tad, kad tu runā. Tu spīdi tad, kad tu apliecini. Tu spīdi tad, kad tu pasludini Dievu vārdu. Tu spīdi tad, kad tu nostājies savā pozīcijā. Tu spīdi tad, kad tu padodies Dievam un stājies pretī velnam. Tad tu spīdi. Amen. Tā ir tava spīdēšana. Padoties viņam. Tas nozīmē paklausīt viņu vārdam, pieņemt viņu patiesību. Amen.
Pieņem to, ko viņš tev ir dāvinājis. Pieņem to, ko viņš pie krusta ir izcietis. Viņš ir izcietis ļoti lielu cenu. Amen? Ļoti lielu cenu. Lai mēs neignorējam to, ko viņš ir izdarījis priekš mums. Tā ir dārga cena, ko viņš ir maksājis. Amen? Lai mēs pieņemam šo te dāvanu. Visā pilnībā. Amen? Pieņemt šo dāvanu. Un šī dāvana ir brīnišķīga. Viņa ir priekš tavas dzīves, priekš manas dzīves, priekš katru no mums. Un Jesejas grāmata 30. nodaļa. Okay. 30. nodaļa. Un izlasīsim, kas tas būs par pantiņu, laikam 16. Vai nu 15. vai 16. viņš man kopā te viss ir. Un Dievs saka šeit, Izraēla tauta, Dievs lūkojās uz Izraēla tautu, mazs tāds stāstiņš. Viņš lūkojas uz Izraēla tautu teica, mums nevajag to Dievu vārdu sludināt, mums nevajag, lai runātu patiesību, mums vajag, lai stāst mums kaut ko tādu foršu, kaut ko tādu izklaidējošu, stand-upiņu pastāst mums kaut ko tādu, tādu, kas ir labs, ausīm tīkams, kas iepriecina man, kas liek man justies labi, ja, tā. Un ne tas, ka dievkalpojumā tev slikti jājūtās ir, ja, bet vienkārši cilvēki nevajag mums pa Dievu. Vienkārši kaut ko padarīs, tad paņēmsies kaut pipakūks paceps un vēl tur kaut kāds svecīts padedzinās, ja, un ko vēl Ziemassvētkos dara. Sakarinās zaļumiņas, ja, un tā tālāk, viss kaut kāds. Bet Jēzus, patonu, cik tā var, ja? Un viņu tā nostāja bija tāda. Un Dievs saka, man tas nepatīk, un tām lietām ir sekas, ka jūs vēlaties iet pa tādu ceļu. Un viņš saka, atgriežoties un paliekot mierā, jūs taptu izglābti. Mierā un paļāvībā jūs atrastu spēku. Bet jūs negribat. Ne tieši jūs, Izraēla tauta negribēja. Amen? Bet jūs negribat. Un viņš saka, nē, mēs labāk dosimies projām ar zirgiem no šīm problēmu situācijas, un tā tālāk, ja? Un Dievs saka, tad arī jūs vajātājiem būs ātri zirgi. Amen? Tu redzi to, ka atgriežoties un paliekot mierā. Atgriežoties un paliekot mierā. Ir situācijas, ka tev ir jāapstājās un jāpadomā par savu dzīvi. Kur es esmu? Ko es daru? Kā man iet? Kāpēc man iet? Vai man nav jāapstājas Dievu priekšā un tu saka, kungs, kāda ir man sirds tavu vajag priekšā? Kā es lūkojos uz tevi, kungs? Amen? Ir šādi brīži vajadzīgi mums, jo bez viņa mēs neredzam patiesības lietas, patiesas lietas. Amen? Mēs varam skriet, mēs varam ieskiet rutīnā iekšā, bet tas kungs ir tas, kas dod mums dzīvību. Bībele saka, pārbaudiet paši sevi, izmeklējiet sevi, vai jūs stāvat ticībā, vai jūsu pamats ir ticība, vai jūsu pamats ir ielikts Kristus nopelnā, vai jūs esat Kristus nopelnā, ja vai jūs gribat aizskriet, darboties ar visām citām lietām. Amen? Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka mūsu pamats ir Kristus. Tāpēc, ka mūsu pamats ir viņa nopelns. Nekas cits. Amen? Nekas cits. Ja mēs skatāmies vēstulēs, visur vēstulēs, kur bija rakstīts, tur ir viss pilds pierakstīts ar šito te variantu. Pāvils teica, jūs iesākāt tik smuku gājienu. Jūs bijāt skaistā gājienā.
Kas jūs ir kavējis paklausīt patiesībai? Amen. Kāpēc jūs gribat iet atpakaļ bauslībā un nopelnīt kaut kādas lietas, pelnīt kaut kādā veidā lietas? Amen. Jā, kāpēc? Kāpēc tas ir vajadzīgs? Ja jums ir dāvināta žēlastība, amen. Ja jums ir dots Kristus, pats ķēniņš, mums ir dāvināts. Amen. Vēl vien rakstiet psalms 45, 5:11. Taču Dieva pilsētu iepriecina viņa strauti. Tu esi Dieva pilsēta. Tu esi Ciāna. Tu esi Ciāna. Draudze, tas ir Ciāna. Amen. Draudze, tas ir Ciānas simbols. Amen. Un tu redz, ko Bībele saka. Taču Dieva pilsētu iepriecina viņa strauti. Amen. Kungs, mēs vēlamies tavus strauts. Mēs gribam tavus strauts. Tie iepriecina viņas svētnīcu. Kas visaugstākajam ir par mājokli? Dievs ir šai pilsētā. Dievs ir šai pilsētā. Amen. Tu vari apliecināt to savā dzīvē. Tu vari apliecināt to savos apstākļos. Dievs ir manā ģimenē. Dievs ir mana gaisma. Dievs ir mana uzvara, mana dzīvība, mana ieprieca. Halleluja! Es līksmošos viņu vajag priekšā. Tu nezini man situāciju. Dvēsele saka tev. Viņa čīkst iekšienē vienmēr. Dvēsele klusē. Dievs ir manā pilsētā. Viņš redz man situāciju. Viņš ir mans atrisinājums. Viņš ir mana dzīvība. Viņš savu dēlu nav sūtījis, amen, nav saudzējis. Viņš to ir devis priekš manis. Kāpēc? Lai es varētu baudīt viņa žēlastību, viņa labestību savā dzīvē. Dievs ir šajā pilsētā, amen. Tās pamati negrīļosies. Halleluja! Kas ir tā pamati? Tāpēc ir svarīgi pārbaudīt, uz ko es esmu licis savus pamatu. Pāvils teica, citu pamatu nevar likt, kā to, kas jau ir likts. Jēzus Kristus ir tavs pamats. Jēzus Kristus ir tavs pamats. Un ja tavs pamats ir Jēzus Kristus, tad viņš negrīļojas. Viņš nešūpojas. Viņš ir spēcīgs. Viņš ir stabils. Viņš ir nemainīgs. Ja tu aizies pēc 500 gadiem pie Bībeles, viņi būs tieši tādi pašā. Jēzus Kristus vakar, šodien un mūžu mūžos tas pats. Ja viņš dziedināja vakar, vai viņš dziedina šodien? Ja viņš atbrīvo vakar, vai viņš atbrīvo šodien? Ja viņš piedod, tad vai viņš piedod šodien? Ja viņš dod dzīvību, tad viņš dod dzīvību. Ja viņš ir taps nabaks, lai tu būtu bagāts, vai tas ir izmainīts? Nē. Amen. Tas ir tas, kas tev ir jāpaņem savā dzīvē. Tas ir tas, kas tev ir jāpliecina savā dzīvē. Amen. Neskatoties uz to, ko runā tavu dvēseli. Neskatoties uz to, ko tev saka cilvēki ap tevi. Amen. Neskatoties uz to, bet skatoties uz to, ko Dievvārds runā par tevi. Amen. Pamati negrīļosies. Dievs tai palīdz jau rītam austot. Juhu! Dievs tev palīdz jau rītam austot. Vai tu to redzi? Atdar acis. Amen. Miesa pamožās. Ziniet, kā mazi bērni pamožās. Viņi ir neapmierināti ar visu. Viņiem nekas nepatīk. Vēl aizpaskas, tas laiks ārā, vējš, augsts, viss ir tāds pļurīgs un šļakatains, un tu ej un šļop, un vēl viss, kas tur vēl var būt visāds. Kas vēl ir tik nepatīkams? Mēs varam atrast katru dienu, par ko čīkstēt. Mēs varam atrast katru dienu, par ko gausties. Jēzus teica, nezūdieties. Mūsu glābējs Jēzus teica, nezūdieties par rītdienu. Bet mēs zūdamies par rītdienu. Mums rītdiena ir pats svarīgākā. Štunds par šodienu, rīt, viss, vai dieniņ. Vai kas būs, vai dieniņ, mīļa brāl, tu nemaz nezini, kas ir, ko es tādu izlasīju.
Jēzus teica, nezūdies par rītdienu. Rītdien, ko viņi izdarīs? Rītdien pati pa sevīm zūdīsies. Rītdien ir tendence zūdīties pat pa sevi. Amen. Ja tu aizies pie rītdienas teiks, rītdieniņas, man ir problēmas. Ja tu neej pie rītdienas, nāc pie Jēzus. Amen. Viņš saka, nezūdies. Jūs ar zūdīšanos neko nevarat mainīt. Amen. Jēzu Kristu neko nespēja. Ne apgraizīšana, ne neapgraizīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā. Amen. Es ievēroju, ka tad, kad tu rīkojies mīlestībā, bailes aiziet. Tev nav bailes, ja tu rīkojies mīlestībā. Bībele saka, ka ja kas baiļojas, viņš nav sasniedzis pilnību mīlestībā, jo pilnīga mīlestība izdzen bailes. Amen. Ja tava motivācija kaut kādai darbībai ir mīlestība, tu nebaidies par šīm lietām. Tu vienkārši ej un dari. Amen. Ja tava motivācija ir mīlestība uz cilvēkiem, mīlestība uz brāļiem un māsām, tu būsi drosmīgs tajā, ko tu darīsi. Amen. Amen. Tu būsi drosmīgs. Tu redzēsi, pārbaudi to. Pārbaudi, vai tava motivācija mīlē. Es gribu palīdzēt kādam. Es gribu būt par stiprinājumu. Es gribu pateikt vārdus. Es gribu atnest svētību viņam, tam cilvēkam. Un tu redzēsi, ka tu būsi par stiprinājumu viņam. Ok. Ja? Jau no rīta agrumā Dievs vēlas palīdzēt. Viņš ir ar tevi. Amen. Tā, mums rīt būs jābeidz. Halleluja. Lūk. Kur palikāmies? Rīta maustot. Paskatieties. Tautas trako un valstis krīt. Zeme izkūst, kad viņš paceļ savu balsi. Tas kungs Ceobots ir ar mums. Tu tici tam, kā? Ko lūdzu? Tas ir Psalms 46 no 5. līdz 11. Tas kungs Ceobots ir ar mums. Jēkaba Dievs ir mūsu stiprā pils. Tu tici tam, ka visi apsolījumi Jēzu Kristu ir jā un amen? Kurš netic tam? Es varu, rakstiet. Visi tic, amen? Visi apsolījumi, ko tu vari ieraudzīt šeit Bībelē, viņi pieder tev. Viņi pieder tev. Viņi pieder tev. Tikai bez lāstiem. Kāpēc bez lāstiem? Tāpēc, ka Jēzus kļuva par lāstu mūsu dēļ. Saproti? Jā. Lūk. Valsts krīt, tad stiprā pils. Nāciet un skatieties tā kunga darbus, kas iztrūcina zemi, kas liek kariem mitēties. Tu redz, kas liek kariem mitēties? Tas kungs. Ir vērts lūgt? Ir. Amen. Lai kari mitās. Kari, kas ir, kaut vai kari, kas ir mūsu vidū. Lai arī tie mitās. Arī to dara Dievs. Amen. Tā nav viņa griba. Lai būtu kari mūsu vidū, lai būtu strīdi, lai būtu šķelšanās, lai būtu vēl kaut kādas nepareizas lietas. Tā nav Dieva griba. Amen. Dievs to nevēlas. Bet viņš mīl katru no mums. Viņš mīl katru cilvēku. Viņš mīl, vai tu šodien atnāc pirmo vai pēdējo reizi, viņš mīl tevi. Un viņam ir labs plāns priekš tavas dzīves. Viņam ir brīnišķīgs plāns priekš tavas dzīves. Tur, kur tu esi, Dievs redz tev tajā vietā. Dievs zina tev. Dievs vēlas svētīt tavu dzīvi. Amen. Vai tu pieņemsi to? Tāds ir jautājums. Vai tu pieņemsi to? Tā. Kas liek kariem mitēties visā pasaulē? Kas salauž stopus, šķēpus, sadauž, bruņas, ar uguni sadedzina. Un te rimstieties un atzīstiet. Rimstieties un atzīstiet, ka es esmu Dievs. Cildināms tautu starpā, cildināms pa visu pasauli. Kā māsa teica sākumā, Dievs nav mazais dieviņš. Viņš ir Dievs, kas ir cildināms par visu pasauli. Viņš ir Dievs, kas ir pāri par visu. Viņš ir Dievs, kas ir debesis un zemes radītājs. Amen. Rimstieties un atzīstiet. Tas nozīmē apstājies,
nomierinies un ieliec laiku, lai atzītu to, kas ir Dievs. Kas ir Dievs? Amen. Cilvēki runā par dieviem, par visu kaut kādiem dieviem, viņi var runāt daudz ko teikt. Bet arī tu vari pastāstīt par savu Dievu. Ja? Pat Bībele saka, Dievu ir daudz. Tādu, ko cilvēki pielūdz. Jā, mēs zinām to, ka ir viens Dievs, debesu un zemes radītājs. Un pārējie viss, kas ir tie ļaunie gari un dēmoni, ko viņi pielūdz. Jā. Tā ir patiesība. Un to mums atklāja Bībele. To mums atklāja Dievvārds. Amen. Jā. Rimstieties un atzīstiet. Ko nozīmē rimties? Tas nenozīmē būt pasīvam. Tādam, ko tu dari tagad? Es šodien neiešu uz lūkšanām, neiešu uz kalpošanu. Kāpēc? Es esmu rimies tagad. Es esmu norimies, jā. Es esmu rimts tagad un atzīšu, ka tas kungs ir Dievs, jā. Ne tādā veidā rimties. Ne negatīvā veidā rimties. Rimsties no pasaules. Rimsties no pasaules skrējiena. Rimsties no tā, kas tev pārņem. Amen. Kas tev, kā Bībele saka, viss ir atļauts, bet nekas nedrīkst tevi kalpināt. Rimsties no tām lietām, kas tevi kalpina, kas tev ved prom no Dieva, kas tev aizved no viņa klātbūtnes. No tām lietām rimsties. Amen. Un pavad laiku kopā ar to kungu. Un tu būsi svētīts. Tu būsi svētīts. Tāpēc, ka tas ir labs laiks, ko pavadīt kopā ar to kungu. Amen. Tu esi šeit šodien? Tu esi šeit, jā? Es sludināju par slavēšanu pagājušas svētdien, man šķiet, braudzē mūsu. Un sludinot, tu var saņemt atklāsmes bieži vien. Tā var sanākt, ka tu saņem atklāsmes. Un kad es sludināju, es izsacīju tāds vārds, un es sapratu to, ka Dievvārds aicina mūs. Es jau esmu daudz ko arī šeit runājis par aicināšanu, ka Dievvārds ir tas, kas aicina mūs. Un Dievs ir tas, kas aicina tevi. Dievs nevienu nepiespiež iet debesīs. Viņš nav neviens, kur viņš piespiež, bet viņš aicina. Amen. Kā apustuļu darbos arī Dievvārds saka, ka Dievs visur aicina cilvēkus, visās malās aicina cilvēkus atgriezties no grēkiem. Amen. Viņš aicina cilvēkus atgriezties no vecās dzīves, no aplamās dzīves, no tā, kur viņi ir dzīvojuši. Jautājums ir, vai tev ir vajadzīgs glābējs? Ja tev ir vajadzīgs glābējs, tad Jēzus gaida tevi. Amen. Viņš piedāvā tev šo pestīšanu. Un es tur teicu šos vārdus, ka Dieva vārds aicina mums būt drosmīgiem. Jūs esat lasījuši Bībelē, ka tuvosimies drosmīgi viņa tronim. Tuvosimies ar drosmi viņa tronim. Nāksim viņa vaiga priekšā ar slāvu. Tu redzi to, ka Dievvārds aicina mūs kaut kur. Dievvārds aicina tev būt drosmīgam. Nopietni. Mani. Drosmīgam. Drosmīgi tuvoties. Un jautājums ir, vai tu pieņem šīs patiesības. Amen? Vai tu pieņem šo izaicinājumu, ko Dievvārds tev dod šodien? Uz kuriem Dievs aicina tevi. Viņš aicina tevi labākā dzīvē, labākā nākotnē. Tas kungs ir mans gans. Man netrūks nenieka. Bet viņš tev neuzspiež būt par savu ganu. Kurš izvēlēsies? Tu izvēlēsies, ka viņš ir mans gans. Ja tu izvēlēsies, ka viņš ir tavs gans, tālāk tur ir vesels bars ar apsolījumiem. Viņš vada man pie skaidra ūdens. Amen. Viņš vada man uz zāļainām ganībām. Es ļaunumu nebīstos, kaut arī es eju cauri tumšai ielējai. Amen. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir mans gans. Kāpēc tu domā, ka viņš ir tavs gans? Tāpēc, ka es viņas izvēlējies par savu ganu. Es esmu apliecinājis, ka viņš ir mans gans. Amen. Tā ir tava izvēle. Dievvārds aicina, un tu ņem to. Tu ņem šīs lietas, un tu apliecini viņas savā dzīvē. Apliecini ar drosmi, apliecini ar spēku. Apliecini tam, ka tu tici, ko Dievvārds saka par tavu dzīvi. Amen. Tu esi ticīgais. Tu vēl esi ticīgais. Tu vēl esi ticīgais. Amen. Tu esi ticīgais. Amen.
Es kādreiz studijā man bija tāda tēma, ir ticīgie un ir neticīgie. Lai arī ko tas nozīmē. Jā. Kad ir ticīgie, kas tic, un ir ticīgie, kas netic. Ja? Ir ticīgie un neticīgie. Tu esi ticīgais. Amen? Tu esi tas, kurš tic vārdam. Tas ir tas, ko ja tu lasi vēstule ebrejiem 10. nodaļu, tur ir brīnišķīgas lietas, daudz brīnišķīgas lietas. Tā, starp citu, 10, man liekas, ir rakstīts, ka kurš no jums tic, ka jūs esat svēti? Jā. Es zinu sevi. Es zinu sev vecīt. Es neesmu svēts. Jā. Bet ko Dievvārds saka par tevi? Ja tu esi pieņēmis Jēzus Kristus nopelnu. Amen. Vēstulē ebrejiem 10 ir sacīts, ka mēs esam svēti padarīti. Svēti padarīti ar viņu upuru, ar Jēzus Kristus upuru. Un tu redzi to, ka tas atkal nav mans nopelns. Un es to neesmu izdarījis, bet to viņš ir dāvinājis man. Amen. Tagad jautājums, ja reiz es esmu svēts, kā man ir jādzīvo? Kā svētajam? Amen. Amen. Dzīvot tik, cik svēt vien tu vari dzīvot. Amen. Tāpēc Bībele saka, ka tu maini savu domāšanu, tu maini savu iekšienu, tu maini savu attieksmi, tu mainies. Tu neesi tāds, es esmu svēts, nu tad aiziet. Amen. Tas, ka es saku, kad Dievs mūs ir attaisnojis, un viņš nelūkojas tādā perspektīvā uz mūsu grēkiem, uz mūsu dzīvēm, kā attaisnošanas princips, viņš nelūkojas. Viņš ir visus grēkus uzlicis uz Jēzu Kristu. Visus cilvēces grēkus. Un ja tu caur ticību pieņem viņu nopelnu, tavi grēki ir piedoti. Skatieties. Ja es esmu parādā Ivetai 10 eiro, pieņemsim. Un ja es atdodu viņai parādu, tad vai es esmu viņai parādā? Nu, nē taču. Un kas ir paņēmis mūsu parādu uz sevi? Jēzus. Bībeles mēs to esam lasījuši jau par šo parādu rakstu, ka Jēzus pie krusta Golgātā iznīcināja visu parādu rakstu, kas bija pret mums. Visu viņš paņēma uz sevi šo parādu rakstu. Viņš vairs neeksistē, jūs saprotiet? Neeksistē. Pat ja tu iet pie Dieva, kungs, Dieva mēs tur darīja tās lietas un tā. Dievs, par ko tu runā? Tāds raksts neeksistē. Amen. Tu esi Jēzu Kristu, tu esi attaisnots, tu esi taisns, tu esi brīvs. Ej, tu esi brīvs, palaists brīvībā. Amen. Tu saki, jā, bet ja es iešu pa celmu ceļiem, ja tu ies pa celmu ceļiem, tu apsitīsi kājas pret celmiem, tas būs fakts, bet tu iesi vienalga. Amen. Tu iesi, tu kustēsies.